Kā mēs varam saprast, kas ir mūsu patiesā daba? Tas ķermenis, kas tev ir, tas nav tavs ķermenis, tas ir dabas radīts ķermenis. Citreiz vīriešu ķermenī tiek instalēta sieviešu programmatūra, un citreiz sievietes ķermenī tiek instalēta vīriešu programmatūra. Kāpēc mēs mēģinām uzlabot savu ķermeni, rīkoties ar savu ķermeni pēc lapatikas, un gala rezultātā cilvēks pats kļūst par preci? Materiālā izpausme pielāgosies tālāk taviem apziņas procesiem, ja tu strādās ar savu apziņu. Kāda ir mūsu saikne ar šo te apkārt esošo dabu? Dabas pieskāriens tam ķermenim, ko mums daba ir devusi, viņš ir saistīts ar pieskārienu mūsu apziņai. Kāpēc ir jāsvin dabas svētki? Kāpēc tieši svētkos mēs iegūstam spēku? Ja tu nesinhronizējies ar šiem dabas svētkiem, tad tu neizbēgami degradēsi. Tāpēc daba ir ļoti vērtīga. Mēs bez dabas nevaram dzīvot. Ja daba pārstās eksistēt, arī mēs kā cilvēku suga pārstāsim eksistēt. Un tieši tas pats arī, ja mēs pārstāsim eksistēt, arī daba pārstās eksistēt, lai kādam to negribētos varbūt pieņemt. Ir dabisks, kas ir pārdabisks. Nākamais no tāda, ko es nosaucu par vērtību pirmo bloku, ka apziņa, cilvēks, vīrietis, sieviete, tas noslēdzošais varētu būt daba. Faktiski tas ir viss, kas attiecas uz mūsu pamatu, uz fizisko eksistenci. Un tā dabas definīcija vērtību skaidrojumā ir daba nodrošina vīriešu un sievietes spēju atrasties materiālajā pasaulē. Cilvēka ķermenis ir dabas elements. Bez dabiskas vidas cilvēkam ir neiespējami izdzīvot, tādējādi daba ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa. Savukārt dabas pirmelementi jeb stihijas formē visa dzīvā apziņa. Nekas nav mainījies kopš pagājušā gada festivāla. Ja? Tu nereti piemini, ka daba ir tā vieta, kur mums viss ir pilnīgi priekšā rakstīts. Liekas vienlaicīgi tik ļoti saprotams un tik ļoti arī tāds gaisīgs. Tā vien gribas uzdot jautājumu, kā mēs varam saprast, kas ir mūsu patiesā daba. Kā mēs jau te iepriekš runājam par iepriekšējām vīriešu sieviešu vērtībām, ja, tad pa priekšu, lai mēs saprastu, kas ir mūsu daba, mums jāsaprot to, ko mums daba ir devusi. Tātad kādu fizisko ķermeni man daba ir iedavusi. Tas ķermenis, kas tev ir, tas nav tavs ķermenis, tas ir dabas radīts ķermenis pēc būtības. Tu viņu neesi pats radījis. Daba no saviem materiāliem, sākotnēji mātes klēpī, viss, teiksim, uzturvielas, ko māte lieto, kas palīdz formēt šīs šūnas, veidojās embrijs jau un pēc tam piedzimst. Ja pēc tam jau, kad tu piedzimst, tu tāpat pārtiec no dabas materiāliem. Daba tev ir iedavusi kaut kādu konkrētu ķermeni. Pēc kādiem mehānismiem izvēlējusies to ķermeni tev ir. Tas ir cits jautājums, tajā mēs neiedzināsim. Bet tas fakts, ka tavs ķermenis nav tevis radīts, tu pats neesi radījis, tu neesi sēdējis un domājis, kur man tagad rokai jāaug, kur man kājai jāaug, kur vēl kaut kam jāaug. Ja? To visu tev daba ir nodrošinājusi. Un tanī brīdī, kad tu apzinies savu dabas doto ķermeni, tu sāc apzināties savu dabu. Tavs ķermenis tev pasaka priekšā, kas ir mana daba. Kā minimums, tu saproti, vai es esmu vīrietis, man ir vīrišķā daba vai sievišķā daba. Ko man ir iedalījusi šī te apkārtējā daba, kādu funkciju šī dabā es spēlēšu turpmāk. Tas ir pats pamats vispār sākt apzināties savu dabu, ja mēs runājam. Jā. Tālāk jau, kad mēs apzināmies savu dabu, tad jau tur ir būtības aspekti, jēgas aspekti un vispārējais. Ja? Tas jau ir apziņas process, to tu vari saukt jau par sevi, par savu kaut kādu būtību, piepildījumu un dzīves jēgu un misiju un vīziju un vēl kaut ko. Ja? Tas jau būs tālāk ejošs process, bet ja mēs runājam par sevis apzināšanos no dabas aspekta, tad mēs apzināmies savu fizisko ķermeni. Nekādas citas dabas mūsos nav, kā vīrišķā vai sievišķā daba. Un viss pārējais, tā ir tikai tas, ko mēs sākumā te runājam, ja tā ir tā programmatūra, kura mums ir ieinstalēta. Citreiz vīriešu ķermenī tiek instalēta sieviešu programmatūra, ja? Un citreiz sievietes ķermenī tiek instalēta vīriešu programmatūra, kā jau mēs izsecinājām, ja? Ka sievietes, kas iluzori domā, ka viņām ir vīriešu tiesības, ja, vai vīrieši varbūt, kas domā, ka viņiem ir sieviešu tiesības, ja, tā programmatūra sāk radīt problēmu ar šī fiziskā ķermeņa darbināšanu. Ja, tad, ja neatbilst programmatūra mūsu fiziskā ķermeņa funkcionālam, ja, tad tas funkcionāls sāk atslēgties pakāpeniski. Tieši tāpēc sievietēm agrās menopauzes jau no 30 gadiem daudzām sākās, ja, vīriešiem erekcijas problēmas, citas fiziskās veselības problēmas sākās agrāk. Un tā tālāk. Tātad tas ir programmatūras problēma. Ja? Printers ir,
programma, kas ir ieinstalēta, neatbilst tavai funkcionēt spējai. Un rezultātā tu nevari printēt, ja tev tur tas krāns neceļās augšā, ja, vai sieviete arī nedarbojās vairs tur visi tie hormonālie procesi, ja viņi ir izjaukusi savu programmu. Jā, šeit man liekas vērts pieminēt, ka šī nepareizās programmatūras instalēšana, ka tas nenotiek dabā, ka tā drīzāk ir sociālā programma vīruss, ka dabā tā īsti nav paredzēts, un ja mēs mēģinam tieši tā, un tā ir tā degradācija, uzlikt atbalstu programmatūru, tad tur arī rezultāts ir vīruss. Tieši tā. Tur arī mēs redzam to iemeslu, kad ja vīrieši nepilda savas funkcijas, sievietes nepilda savas funkcijas, tad dabā viss ir pareizi, bet nepareizi sākās tas, ka mēs nenodrošinām attīstību, bet vedam uz degradāciju sociumu šobrīd. Gan vīrieši, gan sievietes. Par pašu ķermeni mēs tā pus pa jokam varētu teikt, ka mēs neesam ķermeņa īpašnieki, mēs esam ķermeņa turētāji. Jā, mēs esam īrnieki, nosacīti, līzētāji ķermeņi. Kā mēs par viņu rūpējamies, tā arī būs tālāk, ko mēs ar viņu darām, jo tas jau ir mūsu atbildība, ko mēs to ķermeni darām. Tas, ko mēs ar ķermeni darām, ir visnotaļ populāri, kāpēc mēs mēģinām uzlabot savu ķermeni. Tur kosmētika, manikīrs, pedikīrs, tetovējumi, piercingi, visa skaistuma kopšana un plastiskā ķirurģija. Tās ir kaut kādas sekas šīm programmām, vīrusiem, vai kas tas ir? Tieši tas arī ir. Ja, tad cilvēks nepieņem savu fizisko ķermeni, tad vai nepieņem sekas, kuras viņš pats ir sastrādājis ar savu fizisko ķermeni, tad ko viņš dara? Viņš meklē kaut kādus instrumentus, lai sevi pārveidotu. Tā kā nevis meklē cēloni šīm problēmām, kas nepatīk man savā ķermenī, ja? Bet mēs meklējam parasti, kā es parasti arī saku, miskaste nebūs tajā vietā, kur labi strādā sētnieki, ja, bet miskaste nebūs tajā vietā, kur mēs nemēslojam. Un tieši tas pats arī par mūsu ķermeni. Tad, ja mēs pareizi mākam apzinoties savu dabu, izmantot savu fizisko ķermeni, ar viņu viss būs kārtībā. Mums nebūs jāmaina kaut kas viņā tur jātetuvē, vēl kaut kādas lietas jātetuvēšana, tam piercing, tas ir kā mentālā problēma, ja, ka cilvēks nepieņem savu ķermeni un viņš sāk iznīcināt sevi. Viņš pirmkārt sāk iznīcināt savu imūno sistēmu caur visiem šiem procesiem, ja, ka viņš tur sevi apzīmē, aptetuvē, sadur caurumus un tā tālāk, kas ir imūnās sistēmas iznīcināšana, tas ir autoimūnās saslimšanas viens no paveidiem. Ja, teiksim, mēs tetuvējam sevi tāpēc, lai mūsu imunitāte strādātu ar pārslodzi regulāri. Ja, tie, kas zina, tur detalizēti par to tēmu, ja, kas notiek ar tinti un kā tur tie leikocīti, limfocīti pēc tam iedarbojas ar to visu, lai iekapsulētu, ja, un pastāvīgā iedarbībā procesā tas viss tur norisinās. Tieši tas pats arī mūsu nervu sistēma, ka mēs taisam caurumus savā ķermenī kaut kur. Arī tas ietekmē mūsu nervu sistēmu un teiksim, tā bojā mūsu pasaules uztveri. Ja, kaut kādā gadījumā, ja paveicās atrast pareizo punktu, viņš var pastiprināt kaut kādu tas caurums, kaut kādu kvalitāti, bet uz kaut kā cita rēķina parasti tas notiek. Vai varam atkal vilkt paralēli par to, ka ir mārketinga vai citu faktoru ietekmē ir izdarīts secinājums, ka ir tiesības rīkoties ar savu ķermeni pēc labpatikas un gala rezultātā cilvēks pats kļūst par preci? Kad, lai vispār viņš pie šādas te uzvedības nonāk, tad tas nozīmē, ka cilvēks sevi nespēja apzināties nekā vairāk kā tikai fiziskais ķermenis. Jo tad, kad viņš sev apzinās kā fiziskais ķermenis, tad tas, ko viņš dara, viņš sāk visādos veidos savu fizisko ķermeni apstrādāt. Tad es tur uzkrāsošu, tad es tur iebāzīšu, tad es kaut ko aizbāzīšu, kaut kur izurpšu caurumu, kaut ko tur piekarināšu savam ķermenim, kaut ko uzzīmēšu uz viņu. Ja? Un tā. Tas nozīmē, ka viņš savu uzmanību, savu visu apziņas potenciālu ir ieguldījis tikai šī te pirmā līmeņa materiālās izpausmes līmenī, kā man uzlabot kaut kādā veidā vai dažādot vai pārveidot savu materiālo izpausmi. Jā, nesaprotot to, ka materiālā izpausme pielāgosies tālāk taviem apziņas procesiem, ja tu strādās ar savu apziņu. Protams, ja tu nestrādās un degradēs ar apziņu, arī tad tavs ķermenis pielāgosies šiem te procesiem, tikai viņš būs mazāk funkcionāls. Viņam, kā es teicu, atrofēsies tur varbūt ģenitālijas, kaut kas tur pārstās funkcionēt viņam ķermenī un tā tālāk. Ja? Tā kā jāsaprot to, ka mūsu ķermenis ir iedots ideāls, jautājums, vai mūsu programmatūra atbilst ideāli tam visam. Un tad, ja programmatūra neatbilst, tad tas ir, kā tu saki, mārketinga rezultātā, mēs sākam savu ķermeni bojāt dažādos veidos. Jā, tur krāsot, izķēmot, vēl kaut ko tur graizīt, durt un visu kaut ko darīt.
arī tur. Mēs dzīvojam pretēji savai noliktējai dabai, tā rezultātā tātad mēs iznīcinām paši sevi tikai. Es saprotu, ir atšķirība, ka sievietes no sākuma iznīcina visu sevi apkārt, un tad sevi pēc vīrietis sāk ar sevi. Tieši tā, jo sieviete, pirmām kārtām, sievietes ego ir tik spēcīgs, ka viņa no sākuma nevēlās sevi iznīcināt. Bet tad, kad viņa ir iznīcinājusi visu ap sevi apkārt, tā kā visus draugus, kontaktus, visu vairs viņai neviens ar viņu negrib komunicēt un runāt, tad pēc tam viņai sākās iekšējā destrukcija. Tad viņa sāk sevi pati noārdīt no iekšpuses. Tas jau sākas arī paralēli laicīgi, ja pirms viņa iznīcinājusi visu apkārt, viņa sāk paralēli sevi iznīcināt, bet pirmie efekti, visspēcīgākais iespējas no sievietes hausa un iznīcības sēšanas sākās pirmām kārtām uz bērniem, otrām kārtām uz vīriem, ties, kas ir precējušās, trešām kārtām uz radiniekiem, tuviniekiem tas aiziet, tad uz draugiem, draudzenēm, kolektīviem, visiem vispārējo, un tad pēc tam jau aiziet tālāk viņai pašai sevi, tā kā vairs nav apkārt neviena cita persona, kur to iznīcību gāzt virsū. Atceramies iznīcību no tā, kad ir nepareiza programmatūra ielikt. Nevis tāpēc, ka sievietes ir ļaunas vai vēl kaut kas. Sievietes vienkārši nav veselīgi audzināts, viņas nesaprot, ko darīt, ko iesākt ar savu dzīvi, tāpēc viņas sēj iznīcību. Lai to saprast, tad viņām ir jāizvēlas kāds vīrietis, kam sekot. Tikai tad viņi var pārstāt būt iznīcinoši un iznīcināt sevi. Tāpēc arī stāstīju, ja tur vairākās citās nodarbībās, ja, ka sieviete, kas ir palikusi viena pati bez vīrieša, viņa jau ir pašiznīcinoša, viņai sākas degradācija. Sieviete var attīstīties tikai esot ar vīrieti kopā. Vai sekojot kādam vīrietim, vai tur skolotājiem, vai mācītājiem, vai tēvam, vai vectēvam, vai vīram, vai brālim, vecākajam, tam, kuru viņa respektē kaut kādā mērā. Pašlaik vairāk pieskārāmies cilvēciskai dabai, bet parasti ar vārdu daba vismaz kādreiz saprata vairāk šo te plašāko jēdzienu, to, kas ir respektīvi mums apkārt. Teiciens iziet dabā un smelties spēku dabā un sazemēties. Kāda ir mūsu saikne ar šo te apkārt esošo dabu, kā mēs šo spēku tur smeļamies? Tam arī ir saikne, tāpēc pirmām kārtām, ja mēs atceramies sākumā, ko es pa dabu teicu, daba būvē mūsu ķermeni, ja? Daba ir iedevusi materiāls, lai uzbūvētu mūsu fizisko ķermeni. Savukārt fiziskais ķermenis ir daļa no mūsu apziņas, ja? Kā mēs runājam, kas ir vai 3 tur segmentos var sadalīt, vai 9 vai vēl vairākos. Ja? Tātad daba, kas ir mūsu fiziskais ķermenis, viņa caur mūsu fizisko ķermeni sāk ietekmēt mūsu apziņas procesus. Ja, tad atrodoties veselīgā dabā, tas ir ne pilsētvidē, ne kaut kādās tur dzelzbetonu vai elektromagnētisko lauku vietās un tā tālāk. Ja mēs izējam ārpus šīm te vietām un saskaramies ar dabas elementiem, tad ēdam dabīgu uzturu, peldamies dabīgā ūdenī, dzeram dabīgu ūdeni, elpojam dabīgu tīru gaisu, tur saskaramies ar dabas elementiem, kas ir koki, citi cilvēku ķermeņi, tā skaitā dzīvnieki arī, ja, tas viss ir dabas elements, viss šīs te lietas, kas mums nodrošina miedarbību dabā, ja, tad viņas, ko dara, viņas stiprina mūsu apziņu un sinhronizē mūs ar saviem ķermeņiem. Mūsu apziņu sinhronizē ar ķermeni, un tādā veidā caur dabu mēs iespējams arī varam pietuvoties savas dabas apzināšanai. Dabas pieskāriens tam ķermenim, ko mums daba ir devusi, viņš ir saistīts ar pieskārienu mūsu apziņai. Un tas, kas dabā notiek, tāpēc arī vienmēr saku, dabā viss priekšā ir parādīts, tikai mums tas ir jāredz un jāspēj uztvert. Un tad, kad mūsu ķermenis atrodas dabā, tad līdz mūsu apziņai sāk aizklauvēties kaut kādas vērtīgas vai vajadzīgas vai pareizas programmas, ja, kuras mēs nedzirdam dēļ visām šīm te vīrusu programmām, kas mums ir no mazotnes ieaudzināts, bet izejot dabā, kaut kādā veidā pa pilienam mēs sākam dzirdēt to, ko daba mums saka, kur mēs esam nokļūdījušies, nepareizi aizgājuši. Ja, tāpēc daba ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, ja, kas mums ļauj sinhronizēties. Tāpēc mēs svinam regulāri dabas svētkus, visi tie cilvēki, ja, kas arī festivālā mēs te braucām, ja, gan cilvēku apziņas skolas dalībnieki, ja, kuri apzinās un saprot šo te jēgu. Dabas miedarbībai un mūsu apziņas miedarbībai mēs sinhronizējamies ar dabu 8 reizes gadā, tiekamies gan fiziski kā cilvēki, gan kā apziņas ar saviem ķermeņiem sanākam kopā, veicam kaut kādas aktivitātes, rituālus, kopīgi labi laiku pavadam un tā tālāk. Ja, tad tas dod to iespēju mūsu apziņai sinhronizēties ar dabu. Ja, ja mēs nedaram šīs sinhronizēšanās
funkcijas, ja? Tad mēs agri vai vēl tie vīrusi vairāk sāk iezakties mūsu apziņā, un mēs aizmirstam, kas mēs esam, ko mēs darām, priekš kam mēs kaut ko darām šeit šī pasaulē. Jā, tas ir minimums, šie 8 svētki gadā, tas ir pats minimums, lai tu vispār kaut kādā mērā varētu sinhronizēties ar to, kas notiek dabā. Lai tu kaut kādā mērā, kā minimums, noturētu savu apziņu pie nedegradēšanas. Ja tu nesinhronizējies ar šiem dabas svētkiem, tad tu neizbēgami degradēsi. Tāpēc, ka tas ir tāds kā ēnkurs, kas ļauj tev apstāties un tagad ir kaut kas notiek dabā, un man ir jāļauj šī te updateam, ja, vai atjauninājumam ieinstalēties savā ķermenī. Tieši gribēju teikt, ka tādā modernā terminoloģijā, atrodoties pie dabas, mēs saslēdzamies ar kaut kādu pirmserveri un atgūstam fabrikas iestatījumus. Kaut kādā mērā vismaz. Kaut kādā veidā nodzēšana vīrusu programmas. Tāpēc daba ir ļoti vērtīga. Mēs bez dabas nevaram dzīvot, un ja daba pārstās eksistēt, arī mēs kā cilvēku suga pārstāsim eksistēt. Un tieši tas pats arī, ja mēs pārstāsim eksistēt, arī daba pārstās eksistēt, lai kādam to negribētos varbūt pieņemt, bet mēs esam tā iekārtot, ka daba šeit ir radīta īpaši priekš mūsu apziņas attīstības vajadzībām. Un ja mūsu šeit nav, tad arī pazūd vajadzība pēc dabas. Jo atceramies, kā es teicu, ja, tad lielu daļu no to, kas apkārt notiek, mūsu realitātē formējam mēs ar savu apziņu, caur savu pieskārienu, caur savu redzi, caur savu domāšanu, caur visām lietām. To kvantu fiziķi jau to ir izpētījuši, ja, ka tur daļiņas par viļņiem pārvērš un viļņi par daļiņām pārvērš. Lūk, mēs redzam dabu tik daudz un formējam viņu tik daudz, cik mūsu apziņa saprot, cik mums tas ir nepieciešams. Bet tas, ka mēs runājam, ka apziņa šobrīd ir ar daudz vīrusiem, nevienmēr viņi saprot, cik daudz mums to dabu vajag savā dzīvē. Mēs bieži vien stipri par maz paņemam to dabu savā dzīvē. Man tieši bija filozofiskais jautājums, kur mēs atrastos, ja dabas nebūtu. Mums arī šeit nebūtu, jā, jo daba ir daļa no mums, un mēs esam daļa no dabas caur savu fizisko ķermeni. Tā tad mums ir, tas taču ir dabīgi, tas ir dabisks, kas ir pārdabisks, vai pārdabisks ir kaut kas mums nesaprotams, vai varbūt tas ir kaut kas tāds, ka ir vīrietis un sieviete, tas ir dabiski, bet varbūt tas pārdabiskais, ka ir kaut kas pa vidu vēl kaut kāds. Te ir jāsaprot, kādā apziņas līmenī mēs uzdodam šo jautājumu. Tāpēc ir lietas, kas ir pārdabiskas, kas ir saistīts ar apziņas attīstības procesiem, un ir lietas, kas ir pārdabiskas, kuras mēs vienkārši saucam par pārdabiskām, jo mēs dabu nesaprotam. Tā kā ir dažāds termini, jāsaprot, no kura skatu punkta mēs skatāmies uz to visu. Tāpēc, ka daba paredz visu pēc būtības. Ja? Tikai, ja mēs kaut ko nesaprotam, tad mēs to saucam par pārdabisku iespēju. Tas ir tātad mums nesaprotams. Mums nesaprotams, ja? Tādā veidā. Un savukārt, ja mēs runājam par apziņas attīstības un virsapziņas līmeņiem, ja? Tad tur parādās jau arī tāds, kas it kā dabas paredzē, bet pārdabisks apziņas stāvoklis, kas varētu pat teikt, neņem vērā kaut kādā mērā dabas mehānismus, ja, kas ir paredzēti. Jo tanī brīdī tu vairs neesi sasaistījies ar dabu, tu esi vairāk sasaistījies ar ideju pasauli. Bet tā jau ir tāda dziļa tēma, par to mēs praktiskajos apziņas attīstības kursos vairāk runājam. Kāpēc festivāls notiek jūlija vidū? Tāpēc, ka tādā laikā ir ieslēdzies, teiksim, ja mēs runājam par dabas pirmelementiem, kas tur arī minēta bija tajā definīcijā, ja, tad tieši šajā te laikā festivālam notiekot jūlija sākumā, ja, vai vidū, ir dabā aktivizējušies visi dabas spēki, kas saucās dabas pirmelementi, ja, par ko mēs runājam. Tātad, kad tas notiek tieši pēc vasaras saulstāviem. Tanī brīdī tas ir spēka brieduma laiks dabā iestājies. Un līdz ar to arī mūsu apziņā, par cik ja mēs pēc definīcijas, ja, kas ir daba, tur arī tika minēts, ja, kad šie pirmelementi, viņi formē un strukturē mūsu apziņu un apziņas potenciāls visu. Arī pagājušais festivāls mums bija šajā pašā spēka laikā vēl, mēs paspējām iekļauties augustā, ja, tas bija augusta sākumā. Tas arī bija viens no uzstādījumiem vēl šo te spēka laiku paķert klāt, jo tas ir tas spēcīgākais laiks, kad vispār kaut kādas pārmaiņas un izmaiņas savā apziņā ir jāievieš. Un tāpēc es orientējos arī, un mēs kopā ar visiem pārējiem organizētājiem orientējamies uz to, ka cilvēki, lai mainītu savu dzīvi un mainītu kaut kādus paradumus un programmas pārrakstīt, kas ir kaitniecīgs viņiem, tad to vajag darīt spēka laikā.
tad tev tam būs vairāk enerģijas, vairāk potenciāls, vairāk spēks, lai tu tās lietas varētu kustināt un mainīt. Bez dabas klātbūtnes mums nav spēka kaut ko mainīt šī materiālā realitātē, jo visa materiālā realitāte ir izveidota pateicoties kam? Dabai. Pat visi mākslīgie materiāli tiek ņemti no dabas. Ja? Tur viss naftas, metāls un viss pārējais plastmas. Ja? Tā kā mums dod visu dabu. Un ja mēs gribam labāku, spēcīgāku, jaudīgāku ietekmi uz savu apziņu, uz savas dzīves pārmaiņām, tad izmantojam dabas spēka laiku, lai to veiktu. Un tas tieši ir pēc vasaras salstāviem. Smalkāk un detalizētāk var mājaslapā apskatīties, ja? Sadaļā par dabas svētkiem vai dabas kalendārs, ja? Kur mēs visi arī svinam, sanākam kopā uz šiem 8 dabas svētkiem. Ja? Bet, katrā gadījumā, tad atbildot uz jautājumu, kāpēc mēs festivālu organizējam tieši jūlija vidū vai jūlija sākumā, tas ir laiks, kad daba ir visspēcīgākā, un tā mums palīdz mainīt savu apziņu. Noslēdzot par dabu, tad vēl vienā teikumā tu pieminēji tādus vārdus kā spēka laiks. Kāpēc ir jāsvin dabas svētki? Kāpēc tieši svētkos mēs iegūstam spēku? Jebkas, kas ir vērsts uz attīstību, kas nodrošina kaut kādu attīstību un izaugsmu un vispārējo, viņš ir hierarhiski vai strukturēti sakārtots. Ja? Arī dabas cikli ir hierarhiski un strukturēti sakārtot. Tieši tādā pašā veidā ir kaut brīdis, kad viss pieaug, un tad ir brīdis, kad viss krīt, un tad ir atkal, kad pieaug un kad krīt. Ja? Tā pieaugšanas princips, tā ir hierarhija, ja? Un krišana atkal, un pēc tam atkal pieaugšana, tas saucās cikliskums. Ja? Tātad mums ir hierarhiskais cikliskums, visu laiku darbojas dabā. Un ja mēs ņemam vērā procesu, kas notiek dabā, katros svētkos savi procesi notiek, kas ietekmē mūsu apziņu, tas arī saucās tas spēka laiks, kad dabā šie svētki notiek. Šis spēka laiks, viņš tiešā veidā sāk atstāt ietekmi uz mūsu apziņu. Un ja mēs zinām, ko darīt un kā darīt un priekš kam šis spēka laiks ir domāts, tad tādā gadījumā mēs vienkārši izmantojam šos dabas spēku, dot to par labu savām vajadzībām, savai apziņas attīstībai, savas dzīves pārkārtošanai. Protams, ja mēs atnākam tikai pasēžam kopā svētkos un pasvinam kaut ko, un tad aizbraucam mājās, neko nedaram, tas kaut kādu dos tev varbūt iedvesmu uz kaut kādu mazu laika periodu. Bet pēc tam tev viss atkal, ir jāseko līdz tiem dabas procesiem un tām lietām un vērtībām, kuras tu tanī svētku laikā esi ielicis par pamatu. Ja? Tāpēc mēs zinām, ka katros dabas svētkos ir savs iekšējais process, caur ko mums ir jāaiziet, ja? Par ko mēs arī svētkos runājam, stāstam, un Patreonā par to ir vēl vairāk izskaidrots, ja? Daudz dažādas lietas par katru pirmo elementu, par dabas svētkiem, par to, ko un kad un kāpēc mēs svinam un ar kādiem mērķiem un tā tālāk. Ja? Tas viss tur ir detalizēti apskaidrots. Par to mēs arī parunāsim festivālā vēl vairāk, ja, par cik tā ir pirma elementu tēma, un šī gada festivāla tēma mums vēl ir laime, ja, kā tas viss sasiens ar laimes stāvokli kopā. Kā tas viss vēl ir priekšā. Bet katrā gadījumā tas ir spēks, kas ļauj mūsu apziņai transformēties un mainīties vēlams uz veselīgo vai labo pusi.